Kas ir sarkanais karogs uzņēmējdarbībā? Pirmais ir stagnācija, tas ir viennozīmīgi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka netiek domāts par uzņēmumu kaut kādu izaugsmu, attīstību, par procesu uzlabošanu, kaut kādas lietas ieviest. Ir tīpaši pieņemsim, tas, ar ko es saskāros tikko. Ja? Es arī ņēmu vienu piedāvājumu no vienas kompānijas un saskāros ar to, ka cilvēkam pofīgi, ja, par to visu stāvokli, kad es viņam saku, klausies, reku nav padomāt par tām lietām, man tas traucē, man tas nepatīk, tas neapmierina. Cilvēks vienkārši ignorē, viņš neatbild, nedēļa, 2, 3, pēc tam uzrodās. Ka viņš neņem vērā cilvēku ieteikumus, kaut kādus uzlabojumus, lai uzlabotu savu kaut kādu vidi. Ja. Un tāpatās arī es bieži vien esmu bijis uzņēmumos, es ieju iekšā, tur cilvēkiem nekādas intereses vispār nav. Ne par dzīvi, ne par kaut kādām lietām. Viņi tur staigā kaut kādā savā nodarbā. Visiem cilvēki stāv gaida, kamēr pie viņa pieies. Nenotiek. Tas ir ļoti liels rādītājs, ka uzņēmumā sāksies problēmas. Pēc tam ar finansēm tas viss aiziet. Un iespējams pat ar bankrotiem.